Vienā no iepriekšējiem video, kur es stāstīju par to, ka cilvēku uzdevums ir kļūt tīram, jā, tīrīties, attiecīgi, ja mēs paņemam šo Jēzus principu, jā, tā ir balta lapa no šiem demoniskajiem visādām programmām, izpausmēm un tā tālāk, jā, un tas ir tā kā dzīves uzdevums, ir, lūk, attīrīties, jo, kamēr cilvēks ir netīrs, jā, viņš cieš, pamats viņam ir ciešanas. Vispār visa šeit lielākā daļa cilvēku ir ciešanās. Ir tā, ka mēs ciešam, jā, mēs atkal slimojam, gan psihiski, gan fiziski un tā tālāk, jā, un attiecīgi visas problēmas, viss kaut kas ir dēļ tā, ka patiesībā cilvēki cieš. Lūk, šī attīrīšanās ir šo ciešanu noņemšana, tā var teikt, jā. Lai mēs sākam sevi izpaust un sākam baudīt dzīvi, sākam būt, kā man pateica, pienācīgi radītās šeit būtnes uz zemes, jā, tā var teikt. Un lūk, bija jautājums, kādā veidā tad notiek šī attīrīšanās, kā to var izdarīt, jā, jo, teiksim, es tajā video neko nepateicu, tikai pateicu, ka cilvēka uzdevums ir lūk tīrīties, jā, identificēt, kas viņu tur traucē, kas viņam tur neied, un ka mēs visi esam slimi, un tā ir, jā, 99% cilvēku ir slimi. Katrs savā izpausmē, savā jomā, attiecīgi, kur tas izpaužās visspēcīgāk. Jā, citam tā ir veselība, citam tās ir attiecības, citam tās ir pašrealizācija, citam tas ir finansiālais stāvoklis, jā, citam tas viss kopumā. Jā, un tas viss caur šiem rīcības modeļiem, domformām, viss izpaužās. Jā, tas tā kā slimīgums, tā saucamais mūsējais. Un lūk, tad uzdevums, kā es teicu, jā, ir šo tīrīties, skatīties, kur nav viss kārtībā un nekrist lamatiņās, jā, jo bieži, teiksim, viens no cilvēka rīcības modeļiem ir šāds, ka viņš ar problēmu, kad saskarās, jā, ar kādām šīm problēmu situācijām, kur izpaužās viņa šīs iekšējā netīrīgums, šīs demoniskais, tā saucamais, šīs programmas destruktīvās, viņš iekapsulējās kaut kādās citos jomās, tā kā aiziet prom no tās problēmas un it kā jūtās labi šajā savā jaunradītajā pasaulītā, kura patiesībā ir iluzora, jā. Tas tā kā šizofrēniķi, kad viņiem tie, kuriem ir personības dalīšanās, jā, kur tur, teiksim, ir cilvēki, kuriem ir vairākas tā kā personības, kuras lien ārā, atkarībā no situācijām, jā, viņi pilnīgi izturēšanās, runāšana mainās, apģērba mainās, vēlmes mainās, idejas mainās, tas viss ir tāpēc, ka savulaik viņi ir izjutuši spēcīgas kaut kādas šos traumas, psihiskās, fiziskās vardarbību, un tādā veidā fiziski ir iestrādāts mūsos, ka tādā veidā mēs varam paglāpties no tā, lai vispār izdzīvot. Un lūk, bieži cilvēki, mūkot prom no šīm demoniskajām programmām, tā saucamajām, viņi iekapsulējas kaut kādā jaunradītajās pasaulītās, kur viss ir skaisti, viss ir forši, bet patiesībā tā ir iekapsulēšanās, tā nav dziedināšanās, tas nav, ka viņš beidzot ir attīrījies. Nē, tā ir ilūzija, iluzora maziņa pasaulīte, lai nerisinātu galvenos jautājumus, kas tad viņam liek ciest, kad viņš šo ilūziju atmet. Lūk, kādi tad ir šie rīki, man zināmie, efektīvie, jā, ar kuriem tad var to visu darīt. Viens no pamatrīkiem, kas ir visizplatītākais visur šajā sociumā, ir, lūk, tagad viņš sāk izplatīties, ir šī tā saucamās garīgās prakses, meditācija. Bet šeit ir liels izsaukuma zīme jāliek, jo, lai arī ar viņu var strādāt ar šo rīku, pirmkārt, viņš ir ilglaicīgs, jā, var aizņemt visu dzīvi, varbūt, tu nezini, tev būs rezultāts, nebūs rezultāts. Un otrkārt, tur ir ļoti daudz iluzorie slazdi, kuros cilvēki ievalkās. Jā. Pieņemsim, iluzorais slazds, kāds ir viens no meditācijas pamatbūtība, pamatprincips, tieši meditēt, apklusināt savu prātu. Jā. Tādā veidā mēs iegūstam šo stāvokli, kurā mēs esam bez prāta, mums nav domas, tas tā saucamais bāzes tīrības stāvoklis. Un tas stāvoklis ir vajadzīgs tikai priekš tam, lai mēs pēc tam varētu identificēt, kad mūsos ielien kaut kādas domas, ielien kaut kādas sajūtas, nevēlamās, jā, ka mēs varam redzēt, ka tas kaut kas no malas parādījies. Tātad viss tas, kas mums parādās kaut kas no malas, ko mēs jūtam, ka tas nav mūsējs, ka tas mums traucē kaut ko darīt, virzīties, kārtot, būvēt, jā, būt laimīgiem, ka tas mums traucē būt laimīgiem. Pēc tam reālajā dzīvē. Lūk, mēs varam jau piefiksēt un pēc tam ar to strādāt tālāk. Attiecīgi tālāk darbs caur atkal šīm praksēm, tur nāk atkal jau šīs tā kā motivācijas, tā saucamās prakses caur fizioloģiju, caur programmu pārrakstīšanu, jā, caur tīrīt, tu vienkārši brutāli ej pretī tam, kur tev kaut kas tur neizdodas, tu tā kā sevi tā kā pārmāci rīkoties savādāk. Lūk, tas ir tā arī garīgā prakses principi, jā, pieņemsim ušu, kad mācās, jā, meistari, tad viņi tur
negribās celties, negribās šo disciplīnu, bet bez tās tu nesasniegsi šos rezultātus. Līdz ar to, teiksim, treniņš ir sevi trenē, disciplinēt, mācīties tos sitienus no dienas uz dienas, atstrādāt. Un tādā veidā notiek šis darbs ar šīm demoniskajām šīm programmām, kad cilvēks tā kā mainās, transformējās. Beigās ir rezultāts, viņš māk super kauties, viņš ir mierīgs. Viņam vairs nav šis dialogs tik daudz, viņš māk kontrolēt savu stāvokli, un plus viņš var arī jebko sasniegt, tāpēc, ka viņam ir šī disciplinētība, viņam, jebkurus mērķus, kurus viņš pēc tam gribētu izvirzīt, viņš varētu viņus sasniegt, un ja kāds traucēklis ir, tad viņš tā kā cīņas mākslas apgūstot, viņš ir iemācījies viņu iznīcināt, tā kā pārvarēt. Lūk, tas ir tāds darbs, caur garīgajiem šādiem visādiem pasākumiem. Viņš ir diezgan ilgs un sarežģīts, Nākamais, kas man vēl ir zināms, ir zemapziņas terapijas princips, attiecīgi, kas tur notiek. Tur notiek tā, ka cilvēks tiek ievests konkrētajā stāvoklī un ar meistara pavadībā notiek atgriešanās problemātiskajā situācijā, tā kā saknē skatīties, no kurienes viņa ir radusies, un tiek izmainītas sajūtas attiecībā pret šo situāciju, viņa tiek pārrakstīta zemapziņā. Un, attiecīgi, zemapziņā vairs nav problēma, nav šis triggeris, viņš vairs tālāk reālajos fiziskajos dzīves apstākļos, kad cilvēks saskarās kaut kādām tādām, kas viņam pirms tam provocēja, tās sajūtas, viņam vairs viņas neprovocējas. Tas ir otrais rīks. Un tad, attiecīgi, visas jomas var šādā veidā arī atstrādāt ar meistaru, jo labāks meistars, jo tas viss būs efektīvāks, un strādās daudzreiz labāk, un viņš tā kā pavadonis, viņš pareizāk mācās cilvēku izvest. Lūk, tas ir vēl viens, attiecīgi šis pasākums maksā naudu, bet, principā, ja cilvēks grib sakārtot savu dzīvi, viņš var šādu izmantot un var pa nelielām, principā, naudiņām sakārtot savu dažādas dzīves jomas, kur viņš pats nekādīgi nevarēs ar viņām tikt galā. Vai arī izmantot pirmo rīku, kas ir ilgs, bet arī tur jāizmanto šis tā kā iekšējais stimuls, kaut kāds, lai tu to vispār varētu darīt. Lai tu vispār virzītos, lai tu vispār saskatītu, ka tev ir kaut kāda problēma. Līdz ar to visur šajās, ko es jums tagad stāstu, ir vajadzīgi pavadoņi, meistari, kuri reāli ir meistari, nevis viņš tāds viltus, kaut kādu viltvāršu, kurš tur pāris grāmatas izlasīja, tagad viņš baigais tur meistars kļuvis. Vai viņš tur kaut kādus kursus izgājis pie kaut kā, nezinu kā, un tālāk viņš sāk tur baigi atkal sev bīdīt. Tā kā tagad tas ir ļoti izplatījies, daudz tādu cilvēku ir, un tu nezini, ko viņš to beigās iedos. Viņš var tev uzvilkt jaunas ilūziju brilles, un cilvēki vienkārši dzīvos tālāk jaunās ilūziju brillēs, nesaprotot to, ka tā principā viņam ir radīta viltus pasaulīte. Un pēc tam kaut kad dzīves laikā viņš atmodīsies, tas ir neizbēgami kaut kādā brīdī, un ieraudzīs, ka viņš bija apmānīts un viņam tika uzburta šī ilūzija. Līdz ar to ļoti svarīgi, kāds cilvēks, kāds ir tas pavadonis, kurš to ved visos šajos virzienos, jo jebkurā šajā virzienā var aizvest ne tur atkal. Ja ir tas pavadonis, tas meistars, principā pats tāds, kurš nesaprot un neattīstās. Nākamais, kas vēl man ir zināms, ir izmantot dažādus šos dabas dziednieciskos augus, kas ir tajās teritorijās, kur viņi ir atļauti, attiecīgi braukt pie kaut kādiem šamaņiem uz Peru vai uz Ekvadoru, un arī tur ir jāskatās, šis ļoti ir bīstams ceļš, jo var radīt sev daudzreiz lielākas problēmas nekā bija pirms tam. Jo, ja tas šamanis nav tāds, kurš māk pareizi integrēt, pēc tam cilvēki nav tāds, kurš reāli saprot, ko viņš dara, kā viņš dara, kāpēc tas tiek darīts viss, un attiecīgi pēc tam viņš māk integrēt cilvēku viņa dzīvē, jo šamanis, ja viņš dzīvo džungļos, tad viņam ir vieni apstākļi, kas ir cilvēks, kurš ir no pilsētas un dzīvo sociumā, viņam ir vispār kaut kāda cita apstākļi, citi uzdevumi, citi vēlmes un vispārējais. Ja tas šamans nemāk viņam pēc tam to viņa pieredzi integrēt, tad cilvēks bieži var nomaldīties un aiziet vēl lielākā depresijās, apātijās un tā tālāk. Plus tur demoniņi tiek tā kā kairināti, tās programmas lien ārā. Un viņam var sabrukt attiecības, kaut kas ar biznesu var sabrukt, un beigās viņš vispār galīgā pakaļā viss aiziet. Tā arī var būt. Vēl kāds tur ir bīstamais faktors, ir tāds, ka, pieņemsim, cilvēks, kad brauc uz tādiem retrītiem, kaut kādiem tur ir pirmām kārtām. Ja tad, lai tas būtu ļoti kvalitatīvs, tas maksā diezgan skaistu naudu. Ja tas ir tāds masu pasākums pieejamais, tad visdrīzākais viņš būs nekvalitatīvs, un tur ir visi tie riski, kur cilvēks var gūt, ka viņš vairāk traumē nekā kaut ko labu sev izdara, nekā viņš kaut ko saprot un tiek galā ar šiem iekšējiem, kaut kādām netīrībām un ar šiem demoniskajām programmām izpausmēm. Un vēl jāskatās ir tas, pieņemsim, Dienvidamerikā tie šamaņi, daudzi,
kas tur praktizē un kas to visu dara, viņi vēl citi atcerās to, ka savulaik, tajā viņu teritorijā brauca Baltijā cilvēki, Spāņi, Portugāļi, tie konkistadori, kuri attiecīgi tad indēja, galināja viņu pamatiedzīvotājs, tajā teritorijā. Un tas viņiem sēž iekšā, tā viņa sēž, un viņi var atriepties, un viņi arī to dara daudzi, cik man ir zināms, es dzirdējis, ka viņi tādā veidā, kad cilvēks atbrauc uz šo rituāli, viņi var tā rituāli ietvaros, tā kā viņiem ir saikne ar šo visu smalko pasauli, viņi var tieši otrādi nevis attīrīt no demoniem, bet tieši iesēt, piesiet cilvēkam klāt vēl citu demonisko būtni, kuru pēc tam viņam dzīvi nicinās, graus un tā tālāk. Un tāpēc cilvēkiem bieži vien ir daudziem, ne bieži vien, bet es nezinu, cik neesmu statistiķis, nav tāda nekur informācija, ka tur statistiski kaut ko cilvēks saka, kas, kur, ko un kā. Ka viņi dabū pēc tam sabrūk viņam, paliek sliktāk nekā bija. Un kāpēc vēl paliek sliktāk? Cilvēks, iedomājieties, viņam ir, jo šeit ir līmeņi dažādi šiem demoniskajām programmām, tā saucamām, Ir ļoti dziļas, kaut kādas sēž dziļumās un ir virspusē. Virspusē tas ir visi ikdienišķais, kur mēs tad dzīvē visu kaut ko saskaramies. Dziļais tas ir tas, ko mēs principā pat nesaprotam, neapzināmies. Un ja cilvēks aizbrauc jau netīrs, ar viņam virspusē viss ir galīgā pakaļā, un viņš mēģina tur kaut ko tur iet tajā smalkajā pasaulē, kas principā ir tāds, tu jau halo, es tur tāds netīrs, tāds smirdīgs bombas, pie jums te iešu villā, ēst pie galda. Man vajag dzīve redzēt, man dzīve ir pakaļā apmēram. Tādu, situāciju analogā, tādu bomzi tur apsargi tajā villā ātri izdzīs ārā, es nezinu, sadauzīs, apdauzīs, kaut kur aizmetīs, izsauks tur visu kaut kāds dienestus, un viņi vienkārši aizvelks prom, un nokļūst tas bombas kaut kādās vēl lielākā pakaļā, nekā viņš tur izdomājas. Tāpēc tas nav tas ir viss tāds ļoti nopietns, tas nav tāds spēlīti, tas ir ļoti, ļoti nopietns, ļoti patiesībā tāds, kā var teikt, nav patīkams pasākums, tā var teikt. Tāda operācija, tāda riktīgā, tā kā fizioloģiskā un psihiskā riktīgā. Un tāpēc, tur jābūt attiecīgi sagatavotam, ja cilvēks kāds kaut ko tādu mēģina darīt. Tāpēc šis ceļš arī nav īstenībā tāds baigi pieejams, tas ir viens, otrs, viņš nav viegls, tā var teikt. Un ar vienu reizi loģiski, ka tur nekas nav, ja cilvēks ir visu savu mūžu dzīvojis un iepriekšējās dzīves viņam ir sakarināts vesels bārs ar dažādām iekšējām šīm netīrībām, ar ko tad viņam jāstrādā šīs dzīves laikā. Loģiski, ka ar vienu reizi, tu, aizbraucot, tur netiks ātri viss atrisināts, tas ir arī sarežģīts ilgs process, kā jebkas šeit uz dzīvē. Lūk, šie 3 zināmie man ir. Iespējams, ir vēl kaut kas, par ko es nezinu. Kas vēl, pieņemsim par šiem pašiem augiem, daudzās ciltīs, tā saucamās pirmatnējās, tas viss tiek pielietots vēl joprojām, un viņi, Āfrikā, es zinu, ka ciltīs izmanto ibogu, tā saucamo, tur notiek iniciācija tiem jauniešiem, 16, 17 gadīgiem, viņi tiek tā kā ievesti lielajā dzīvē, un viņi iziet savu šādu rituālu, lai ne tikai matēriju saprastu, bet arī šo smalko saprastu, būtu tā kā saiknē ar sevi, saprast vispār, kas ir, ar garu. Cik esmu par to visu lasījis, tas ir ļoti tāds vispār kaut kāds, man liekas, ļoti traks pasākums, jo cilvēks tiek ievests šajā stāvoklī, kad viņš nav šeit, viņš tur uz 2 dienām, 3 dienām, tur nevar no turienes iziet. Tad, principā, cilvēks var nojūgties, var tajā stāvoklī, iedomājieties, ciešanas šeit uz zemes, kuras jūs kādreiz esat piedzīvojuši, jūs viņus 100-kāršojat vai 1000-kāršojat, un tas ir bezgalīgs pasākums, ko jūs jūtat, un jūs no turienes nevarat izmukt. Lūk, tādā līmeņos tas viss pasākums var būt. Un tur, 34 stundas tas viss notiek, Es tur kaut kādu video rullīšu skatījos, kā tur tiek iniciācijas, Discoveries, kas tur rādīja. Lūk, tās ir tās lietas, kuras tad veicina cilvēkam šo tīrību, ar kurām var strādāt, ar kurām var kaut kādā veidā sevi tīrīt. Protams, ka mūsu uzdevums šeit uz zemes ir būt laimīgiem. Mums nav nekāda cita uzdevuma, būt laimīgam. Ja cilvēks jau ir laimīgs, viņam nekas nav jātīra, viņam arī nekas tas neinteresē. Tas viss interesē, visas šīs tīrīšanās un viss šitais pasākums tikai tiem, kuri nav laimīgi. Cilvēks ir laimīgs tur, kur viņš ir, ar to, kas viņam ir,
Viss. Ja ir iekšējā programma kaut kāda vai uzdevums vai vēlme, pieņemsim materiāli gūt kaut kādus labumus, cilvēks viņus nevar gūt, viņš jūtās nelēmīgs, cieš. Un arī, kad viņam nav, viņš arī cieš. Sanāk viss, ka ja ir iekšējā tāda programma, attiecīgi cilvēks cietīs, kamēr viņu nesasniegs. Un tā kā mēs dzīvojam sociumā, kur mums ir materiālais, padarīts, ka tas ir svarīgs, un principā tas ir svarīgs, tāpēc, ka mēs šeit nevaram savu labklājību radīt bez materiālā. Mums ir kaut kas jādod, mums ir kaut kas jāmāk, ko mēs transformējam šajā materiālajos līdzekļos, pa kuriem tad mēs tam mēs varam savu iegūt, vēlamās kaut kādas piedzīvojuma dzīves, To daudz ko var arī bez, Bet tā kā ir sociumā ielikts, ir kaut kādi sliekšņi, kaut kas tiek rādīts, kas kur ko un kā, un daudziem cilvēkiem ir iekšējā šī programma, cik jābūt lielam, cik es daudz gribu. Un kamēr viņš to nav sasniedzis, viņš to nav aizgājis, viņš cieš. Citi tās ciešanas, tādas tā kā iekšējā transformē šajā stimulā motivācijā. Šis ciešanas bieži vien ir arī motivācija. Ja tu, jūties fiziski sūdīgi, principā tās ciešanas ir kā motivācijas sistēma, lai tu sāktu pievērst savu uzmanību un sāktu šīs fiziskās savas ciešanas kaut kādā veidā transformēt, ārstēt sevi, dziedināt, meklēt izēju, lai to kļūtu labi. Tas ir arī motivācijas sistēmas mehānisms, divi vienā. Tad, kad cilvēks sasniedz, viņam ir kaut kāds komfortabls stāvoklis, nekas nemainās, viņš sāk stagnēt, arī sāks ciest, iekšēji palaidīsies šie mehānismi. Kāpēc? Tāpēc, ka vajag virzīties, vajag attīstīties, vajag visu laiku kaut ko darīt jaunu. Tāpēc bieži vien ir laimīgi tie cilvēki, kuri ir nepārtrauktā kustībā, virzībā, viņi kaut ko dara, visu laiku kaut ko jaunu mācās, kaut ko sasniedz, realizē sevi, visu laiku viņam ir dvižuhā, tādā viņam viss ir labi, viņš ir laimīgs. Tie, kas ir lielus materiālos kaut kādus mērķus sev izvirzījuši, kaut kādu, apstākļu dēļ, viņu nicināja kāds, viņam bija tur nabadzībā, viņš auga, viņam tagad ir mērķis, es tāds nekad nebūšu, es gribu tur būt turīgs. Viņam tas viss ir kā tas ciešanas, kuras viņš jūt, viņam kā motivācijas mehānisms, lai viņš sasniegtu šos finanšu resursus. Un tas ir tikai tāpēc dēļ tām ciešanām, ka viņš kādreiz viņus ir jūtas. Viņš iet uz šiem resursiem, neapstājās un viņus sasniedz. Tas, ka viņš pēc tam sāk ciest, tas ir viss cits, tas ir cits tās situācijas lietas, par kuras, analizēt, kāpēc tālāk tev ir tās ciešanas. Jo, pieņemsim, lai tu neciestu materiālajā labklājībā, tev jādara tas, kāds ir, tev jārealizē savs aicinājums. Tā tālāk. Tev ir jātīrās, tev jāstrādā ar sevi, jātīstās visās jomās, tad cilvēkam neveidojās šis ciešanas. Ja cilvēks šo aicinājumu un materiālo labklājību sasniedz ne savā aicinājumā, viņš pēc tam cietīs, kad būs šajā materiāli apmierinājis visas savas vajadzības, vēlmes, un viņš cietīs no tā, kāpēc es to vispār visu darīju, man tagad viss ir, un tālāko. Tāpēc, ka tā rīcība darbība, ar kuru viņš darbojās, strādāja, viņa nebija viņa iekšējais veseliskais šis aicinājums. Viņš vienkārši maucā dēļ kaut kāda ārējā šī apmierināšanas rīka. Tas ir atkal, atkal cik svarīgi ir vispār sevi mēģināt saprast, analizēt un ar ko tu darbosies, virzīsies un darīsi pa dzīvi. Jo daudzi cieši, kā es saku, materiāli nodrošināti, viņš visu dzīvi skrējas, lai kaut ko kādam pierādītu, un lai kaut ko kādam tur šo sāpi, tā kā ir tāds mehānisms, viņš, dara vienu, lai šo bērnības sāpi, kur patiesībā ciešanas strādāja jau kā motivācijas rīks, kompensētu ar to, ka viņš to sasniedz. Bet ir tā, ka šī sāpe no vienas puses ļauj viņam sasniegt, bet no otras puses viņa jau nekur nepazudīs, viņa tāpatās turpinās viņu čakarēt, un tas ir tā tīrība. Lūk, atkal jāizmanto šie rīki, lai šo sāpi transformēt, jo tur ir visdrīzākais arī sēž pie visām mūsu sāpēm, ko mēs esam kādreiz izjutuši pie visiem mūsu kaut kādiem šīm programmām, viss, kas mūsos tika salādēts, kas pēc tam mums destruktīvi rada ciešanas dzīvē, vienmēr pa lielam, ļoti bieži, gandrīz vienmēr ir iekšā klāt arī šīs infernālās, šīs smalkās būtnes, kuras tādā veidā kačā šo enerģiju. Pa lielam viņas pilda savu uzdevumu, tas ir viņu darbs, Viņas tā kā ir, pieskatītāji šīs, vienmēr kādam jādara šie tumšie darbi. Viņas tā kā vēl smagāk, vēl stiprāk aktivizē šos sajūtas, lai cilvēks ar viņām strādātu. Mums neviens nav mācījis dzīvē, un vispār šajā sociumā, kā visas tās sajūtas, viss tas, ka tas ir kā rīks, kā spogulis, ekrānā paziņojums, erors, kā ar to ir jāstrādā.
Mēs to nekad neesam mācījušies, mums nekad to nav teikts. Mūsos visos tikai lādē iekšā programmas, destruktīvās pa lielam, kuras mūs pēc tam dzīvē tur kaut kādos konkrētajos grožos, lai mēs vienkārši nekonkurējam ar citiem, kuri grib pārvaldīt, kuri grib izmantot, kuri negrib, lai pēc tam par tiem labumiem, kas viņiem ir, būtu vēl lielāka konkurence, jo tad viņiem pietrūks sākt. Lūk, un tāpēc viņi arī, viņi kontrolē dzimstības, kontrolē cilvēku plūsmas, kontrolē to, ko viņi domā, kontrolē, kur viņi virzās, ko viņi dara, visu viņu laiku spēr un tā tālāk, visu viņi tāpēc tas tiek viss darīts. Vismaz man tā izskatās. Varbūt es pēc tam kādreiz izaugšu lielāk, es ieraudzīšu kaut kā savādāk šo visu aspektu. Pagaidām man ir šāds, redzējums uz to visu. Lūk, tas ir tas, ko es gribēju jums pastāstīt par šiem veidiem, kā var cilvēki tīrīties un strādāt ar sevi. Un viens no, kurš ir ļoti spēcīgs rādītājs par to, vai cilvēks var vai nevar, vai viņam ir iekšējā šie demoniskās būtnes programmas. Un šitais ir materiālais labklājības stāvoklis. Attiecīgi, mēs šeit visi dzīvē visu daram principā. Tiecamies pēc dažādām materiālām lietām, lai tie būtu ceļojumi, lai tas būtu kaut kāds hobiji, dažādus rīkus sev pirkt, pārtika kvalitatīva, dzīvesvieta kvalitatīva, fermeru, savu saimniecību izveidot, tas viss prasa šos matēriju, un kuru mēs attiecīgi iegūstam, tirgojot vai savu pakalpojumus, vai savus produktus, vai veidojot kādu biznesu, vai uz kādu strādāt, pie kāda strādāt. Un tad viņš mums maksā par mūsu iztērēto laiku un zināšanām. Visa mūsu dzīve principā grozās ap šo. Un līdz ar to ir jāsaprot, ka tur arī mums visiem ir ļoti milzīgs iekšā šo saprogrammēto programmu, šīs demoniskās būtnes, kuras mums traucē reāli paņemt un izdarīt un gūt sasniegt šādus materiālos stāvokļus, kādu mēs vēlētos. Un tas arī ir viss, ar ko ir jāstrādā. Un kā viens no rādītājiem, kad cilvēks ir objektīvāks attiecībā uz dzīvi, viņš nav sev iluzoro pasauli radījis kaut kādu, no kuras viņš skrien no savām problēmām, ir tieši materiālā labklājība. Cik viņš lielus materiālos rīkus var gūt. Liksies drusku dīvaini, bet pa lielam tas ir viens no rīkiem. Cilvēks tur, krāpjās, māna tur un visu šito, bet viņš to var izdarīt, cits cilvēks to nevar izdarīt. Attiecīgi, var likties, ka tas ir demoniskais, kas viņam liek to darīt. Bet paprovē, ar foršajām metodēm to izdarīt. Viņš, izvēlās tādas demoniskās, tumšās metodas, lai sasniegtu labklājību. Tad otrā pusē jābūt labām, foršām metodēm. Un ja cilvēks nevar, kaut kas traucē, viņš nezina, tad tie ir iekšējie programmas bloki, dažādi šie dziļie, kas sēž, kas neļauj vienkārši sasniegt šādu stāvokli. Un tas ir speciāli ieprogrammēts, jo mēs ļoti ilgi sociumā, un ļoti lielākā daļa sociuma ir dzīvojusi esot kā kāda kalpi. Mēs joprojām, mūsos tas viss sēž, un mēs joprojām lielākā daļa nevaram no tā izrauties, iziet. Un tas ir ļoti spēcīgi, ka sēž arī visos iekšā lielākajā daļā cilvēkos, kuriem tā ir problēma, matērijas, labklājība. Tādā līmenī, kādu vēlos, ņemsim, ka man viss ir gana. Tādā, nemānot sevi, bet patiešām to viss ir gana, Lūk. Un ka tu arī, ja to vajag vairāk, tu to vari šitā mierīgi izdarīt ar dažādām metodēm. Un ja to nevar, tad tās ir iekšējās, ar ko ir jāstrādā arī viens no. Tāds video. Ar tevi bija Alans un Sargi sevi savos stūvos un tiekamies manos nākamais video. Baudam atlikušo vasaru, ķeram saules starus un lai jums viss ir labi. Līdz nākamajam video. Čau!